Sākam šodienas ārkārtas domas sēdi. Tātad ir vairāk jautājumi informatīva rakstura un nevišanas rakstura. Tādēļ mēs sasaucam šo sēdi. Tātad par dienas kārtību ir 5 dienas kārtības jautājumi. Vai ir kādi komentāri par šiem jautājumiem? Tā, man ir viens komentārs. Mēs esam saņēmuši deputāts Ilves Petersons Jezeponovs iesniegumu. Tātad ir 2 iesniegumi, viens par vēlmi darboties sociālajā komitejā, jo šobrīd ir sanācis tā, ka tātad sociālā komiteja ir nokomplektēta un vietas aizņemts, bet tieši Ilves vieta, kur viņi strādāja, tā kā nav. Mums ir faktiski procedurāla problēma, kur ir jāmaina, manuprāt, domas reglaments, lai vispār radītu šādu iespēju, jānosaka cits sociālas komitejas locekļu skaits. Un otrs ir tātad iesniegums par vēlmi vadīt Izglītības kultūras sporta komitejas priekšsēdētāju amatu, kas pēc procedūras ir komitejas kompetence un nevis domes. Un, līdz ar to mēs šodien abus jautājumus nevaram skatīt, bet mēs viņus varam iekļaut nākotnē domas sēdē. Bet arī tad iekļaujot tikai viens attiecas uz domas kompetenci, otru faktiski jālem komiteju pašai. Tātad, bet tas ir vienkārši zināšanai. Mēs šodien, pat cik es jums saņemtu iesniegumu šodien, mēs viņu nepaspējām iekļaut šodienas sēdē, jo viņš arī varēja būt šodien, bet ir procedurāli. Apkārt mums sēd darba kārtīgi nozīmē. Darba kārtīgi stēdīgi izsudināt nākošanu. Tā. Tātad skatām plānoto dienas kārtību. Pirmais jautājums par Sijā Garkalnes ūdens pamatkapitāla palielināšanu ziņo Evers Dundurs. Lūdzu. Jautājums par Aldera kanāla un Baltazara ielas asfaltēšanu visā braucamās ielas platumā tika skatīts pagājušā gada augusta attīstības sēdē, konceptuāli atbalstīts, tātad iet runa par tiem ielas posmiem, kas netika atjaunoti kohēzijas fonda projekta ietvaros. Tātad kohēzijas fonda projekta ietvaros tika atjaunot ielas tranšēju platumā un paliek tie posmi, kas netika aiztikti, ko tā kā vajadzētu uzlabot un piedzīt esošajai situācijai. Tātad jautājums netiks skatīts ātrāk, jo saimniecības daļa precizēja apjomus, tagad ir sastādītas konkrētas stāmas, tātad par Baltazara ielu tie ir nepilni 58 000, un par Alderu un kanāla ielu ir sastādīta tāma par 90 765 latiem. Kopējā summa, kopējā summa tātad ar PVN ir 179 999,91. Bet, lai šo summu ieguldītu pamatkapitālā, viņu vajadzētu tā kā noapaļot vai nu uz augšu vai uz leju, jo viena kapitāla daļa, Garkalnes ūdens vienība, ir apaļos eiro. Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Tātad lūdzu balsojumu. Kā par deputātiem skatījumu? Vajadzētu novienot, vai šos 91 centām pieliek vēl 90 centus. Noņem no. Tātad ierosinājums ir runāt, tātad balsot par apaļu summu 180 000 eiro, kuru mēs ieguldam 2 pašvaldību piederošajai kapitāla sabiedrībai pamatkapitālā. Vai deputātiem nav iebildumi par precizējumu un varam balsot? Lūdzu balsot. Kurš balso par lēmumu ieguldīt pašvaldības Sijā Garkalnes ūdens pamatkapitālā 180 000 eiro saskaņā ar tāmi, ar pielikumi, lai veiktu Ādažu novada Alderu, kanālu un Baltazara ielu asfaltēšanu visā ielu braucamās daļas finansējumā. Ādažu pašvaldības pilnā braucamās daļas platumā. Un finansējuma avots Ādažu novada pašvaldības budžeta līdzekļi. Lūdzu balsojam. Kurš par?
Tā lūdzu personāla balsojumu. Jānis Nēls par. Erauda Dāvidsona par. Valērijas Gulāns par. Jānis Punkts par. Pēters Pūters par. Māris Spindļuks par. Pēteris Balzāns par. Adrija Šeturis. Paldies. Cik mums esam? Ir balsojums par, kāds rezultāts ir mums saskatīt? 10 par 1 atturēt. Paldies. Būtu viens kārtības jautājums par deputātas Kerola Dāvidsona iesniegumu. Tātad saņem deputātas Kerola Dāvidsons iesniegums. Tātad ar lūgumu ievēlēt viņu attīstības komitejā, par ko ir tātad jābalso domē. Tas ir domas kompetences jautājums par komisijas locekļu iekļaušanu konkrētās komisijās. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Šepers. Tagad, kā mēs saprotam, ir atbrīvojusies viena vieta attīstības komitejā, jo Werners ir prom, ja? Un ir iesniegums, saprotam, Kerols Dāvidsons, bet izsaka arī vēlmi, no mūsu partijas nav pārstāvēts neviens tajā komitejā, vēlmi izsaka arī uz to vakanto vietu, iekļauties Edmunds Lomīgi. Paldies. Vai ir vēl kādi ierosinājumi vai viedokļi? Tātad mums ir divas kandidatūras, Kerols Dāvidsone un Edmunds Plūmīte. Tātad balsojam par pirmo kandidātu, kurš balso par Kerols Dāvidsonas iekļaušanu attīstības komitejā. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu personāla balsojumu. Erauda Dāvidsona par. Valērijas Gulāns par. Jānis Punkts par. Pēters Pūters par. Māris Spindļuks par. Pēteris Balzāns par. Elīns Šepers pret. Adrija Šeturis. Paldies. Kāds rezultāts? 6-3. Paldies. Lēmums pieņemts. Tad pa otro variantu nav jēga balsot, ja? Tātad lēmums pieņemts. Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums par deputātu Pēteru Balzānu iesniegumu. Tātad Pēters deputāts Balzāns lūdz iekļaut kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas sastāvā, pamatojoties ar to, ka tātad ir nepieciešams risināt daudz jautājumu saistībā ar skolas ēkas renovāciju un jaunās ēkas celtniecību, kas arī skar viņa mandātu kā domas priekšsēdētāja vietniekam, un viņš šobrīd nav pārstāvēts šajā komitejā. Vai ir kādi viedokļi, priekšlikumi? Lūdzu, Šepers. Deputāts Šepers, šeit ir tas pats jautājums, ko mēs pēc sēdes runājam saskaņā ar Ilzi, ja, kad tā komiteja nokomplektēta pilnībā, pirms mēs neesam nomainījuši saistošos noteikumus, ārkārt pašvaldības nolikumu, mēs nevaram balsot. Mēs varam jums arī mainīt kā vienu kā uzlikt domas sēdi, izmaiņas nolikumā kā vienā kā otrā. Manuprāt, no sākuma vajag veikt izmaiņas nolikumā un pēc tam veikt balsojumu. Mēs esam darījuši tā, tajā brīdī, ka nokomplektējuši komisēšanu, arī balsot tā jums. Vai ir kādi priekšlikumi? Tāda priekšlikums ir arī izskatām uz Ilzas pieteikumu. Mēs arī to varam izskatīt un balsot. Tāpēc mēs Ilzas atliekam uz nākošo sēdi, ka šeit mēs varam balsot. Tad mums nav tādas tiesības. Iekļaut papildus iesniegumu šajā sēdē. Tas, ko mēs varam, ja vēl kādam ir arī priekšlikums, vēl kāds ir kultūras komitejā, tad arī šo. Tad mums ir vēl kāds viedoklis? Mans viedoklis ir tas jautājums tiešām ir tik steidzams, ka mēs sākumu mēs varam nemainām domas nolikumu, ja, bet vēlam iekšā jaunu
to komitejas locekli, vai tas tik steidzams ir? Jo komitejas deputāts piedalās visās sēdēs. Visās sēdēs piedalās un ar savu darbību visur viņš ar savām zināšanām, ar savu dzīves pieredzi visur piedalās un visiem visu iesaka. Vienīgais, ka mani komitejā jūs neņemat vērā, jo es neesmu komitejas loceklis, tikai tāds starpība. Pēter, diez vai jūs neņem vērā. Ne. Jūs esat ilgadīgs Nevienā komitejā jūs manu viedokli Jūs vienmēr ņem vērā. Tāpēc es arī gribēju, lai es esmu komitejā un lai vismaz mana balss arī ir kaut ko vērta. Jo, jebkurā gadījumā sanāk tā, tātad, ja mums ir nolikums, tātad tam nav tik nopietna nozīme, mēs varam balsot, risināt jebkuru jautājumu, pēc tam var visu izmainīt. Tā es saprotu no juridiskās daļas. Tieši tā mēs arī pieņemam lēmumus attiecībā uz kādu struktūra vienības izmaiņām vai grozījumiem savstarpēji, kur mēs pārceļām daļas izveidot jaunu, priekš tiek nodrošināta daļa vai nodaļa, vai mainīt, tad tiek grozīts nolikums. Cik es atceros, vienmēr no sākumā maina nolikumu, un tikai tad ir tālāk. Ja jūs atcerieties, tad nolikums vispār tika pieņemts pēc 3 mēnešus pēc tam, kad deputāti tika apstiprināti komisijā. Tā tas notiek. Lūdzu, Valērijas Bulāns. Deputāts Valērijas Bulāns. Ja es pareizi saprotu, iet runa šobrīd par vakanci. Nē, attiecībā uz kultūras komiteju mums ir gan kultūras komitejā, gan sociālā komitejā ir 6 cilvēki. Paldies. Vakants mums bija attīstības komitejā. Šajās divās mēs esam, mums pēc likuma drīkst būt vēl viens cilvēks vārdā, tad izņemot finanšu komiteju, pārējās komitejās nedrīkst būt vairāk kā 50%. Tas ir maksimums 7 deputāti. Kultūras izglītības un sociālā komitejā mums ir attiecināts 6 deputāti. Tad, lai paplašinātu sociālo, pirmajā solī ir jāpaplašina reglamentā deputātu skaits. Mēs gan vienā, gan otrā gadījumā ir jāpaplašina, gan kultūra, gan sociālā. Deputāts skaits mums jābūt nolikumā. Mums šobrīd ir apstiprināts šajās abās komitejās 6 cilvēku sastāvā katrā. Tas nozīmē, pēc procedūras trešais lēmums, trešais balsojums šodien nav balsojums. Nē, par nolikumu šobrīd nav, jo kāds uz lēmumu nolikums, tātad šeit sakrā iesaka kārtējos komisijas grozīt nolikumu šajā daļā. Tātad, lai balzāna iesniegumu izvērtētu, mums ir pa priekšu jāpaplašina komisijas locekļu skaits. Mēs varam gan vienā, gan otrā, ja kurā gadījumā tas nolikums būs jābūt. Arī tajā brīdī, ja mēs paplašināsim sociālo komiteju. Ieteikums būtu arī paplašināt attīstības komiteju. Attīstības komiteju nevar paplašināt. Mēs varam izmainīt arī punktu, kad varbūt vairāk par 50%. Nē, izņemot finanšu komiteju likums neatļauj nevienā citā vairāk par 50%, tas ir maksimums 7 deputāti. Likums atļauj tikai finanšu komitejā būt kaut visiem deputātiem, un mums tā arī ir, kad ir visi deputāti. Šobrīd mums ir, nē, visi ir Bet, Everita, es gribu saprast, tātad balzāna iesniegumu mēs šodien varam lemt, ja mums ir... Teorētiski varam, ja tas ir jums būtiski, bet tikpat labi viņi var lemt ar kārtēju domas sēdi, jo kurā gadījumā izglītības komiteja nākamā ir... Pēc mums sēdēs atkāpos par vadītāju nav atkal. Kādi kolēģi ir priekšlikumi? Kādēļ? Priekšlikumu atlikt šo jautājumu. Lūdzu, balzē. Priekšlikums pārtraukumu uztaisīt. 2 minūtes. No sēdes jau tā Kolēģi, iziet ārā. lūdzu balsojam, kurš atbalsta 2 minūšu pārtraukumu. Lūdzu balsojam, kurš par? Taču tikko atnācām strādāt. Ja kādam ir problēmas, Mums jau līdz sēdēji daudz var iziet laika. ārā un sekretāra fiksēs to laiku. Tātad, kurš pret? Kāpēc ir jātaisa pārtraukums? Tātad, personāla balsojums. Tas nav nopietni. Labi, izsludinu sēdes pārtraukumu līdz 13:50. Tātad, mums vēl 10 minūtes paliek pārējiem jautājumiem. Labi.
Uz vienu dienu. Viņam ir tāds, domāju, ka viņš vienu dienu. Mēs zināsim, kā tā cirka izrauga. Jā, man ir tāda situācija. Tu koku pagriezīši, jā, bet es visu to prasu šo prasu. Tāpēc, jā. Visu kokus. Kolēģi, vai ir vajadzīgs vēl laika apspriedēji? Jā. Labi, atslēgam tātad pārtraukums beidzies, atsākam sēdi, tātad ņemot vērā dažādos viedokļus, ierosinājums ir trešo jautājumu šodien atlikt, nebalsot un skatīt kārtējās domas sēdē, kas ir 20, kurā tur 8. jūnijā, un tātad varam skatīt vienlaicīgi ar procedūru, tātad, un arī iesniegumiem. Tātad, lūdzu balsojumu, kurš atbalsta jautājuma atlikšanu uz kārtējo dienas kārtības sēdi. Trešajā jautājuma izskatīšana kārtējā domas sēdē. Lūdzu balsojumu, kurš par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies!